man ir žēl Ukrainu, jo viņa ir īsti sprukās, ja? Arī tas, kad ir savi noteikumi, un mēs ģimenē, kad pārunājām, mēs arī tā domājam, vai pats prezidents Trumps laistu savā zemē un atdotu kaut kādu daļu savas zemes, lai tikai būtu šis miers, bet tas ir arī faktiski to, ko viņi prasa. Ja, tas pēdējais dokuments, kur minēja, ka nedrīkst iestāties NATO ar to prasību, ja, un tas nozīmē, ka viņi faktiski atkal paliek neaizsargāta, Ukraina. Tātad, ja arī būs šis pamiers, pēc kāda laika var sākties atkal tas pats jūklis un atkal tiks iekarotas kaut kādas jaunas teritorijas. Un man ir baža tāda, arī runājot par Trumpa un Putina attiecībām, man tas mazliet atgādina mūsu Baltijas stāstu. Vai mēs zinām, ko viņi vispār ir norunājuši vai runājuši? Šī saruna izskatās, ka bija vērsta vairāk sautīgās biznesa interesēs, nevis, teiksim, vai pamiera nosacījumu kaut kādā aprunāšanā, vai kaut vai šo nolaupīto Ukrainas bērnu, vai gūstekņu apmaiņā, vai vispār kara izbeigšanā. Tas laikam nav aktuāli šobrīd šiem diviem vadoņiem. Putins, viņš dara, kā viņš grib. Viņš jau nereitinās nevienu. Viņš nereitinās neviens, kas saprot no viss tā, kas notiekās, ja? Tā kā... Un Zelenskis tā bija nepiekāpsies, ka viņš tādi pieprasīs, lai atdotu Doņetsku, ko tur vēl plus vēl es izlasīju, ka viņš vēl pieprasīs, lai tur krievisku runātu. Nu, tas ir... Es to arī nesaprotu. Ja tur Ukraiņi dzīvo, nu viņi grib runāt ukrainiski, tad tur ukrainiski nedrīkstēs runāt. Nē. Nu, viņi spriež, kas ir sev izdevīgāki, protams. Viņiem tas sadalīs Ukraiņas zemi savā starpā. Nu, tas tā kā katreiz, kad Vācija iekarojas, sadalīs savā starpā. Es domāju, ka tāpatās būs. Ukraiņa visi nedabūs nekad. Vismaz kamēr es dzīvs. Es saprotu, ka jābūt taisnīgumam, tā kā runāt, ka Eiropā jāizlem par Eiropas likteņiem un Ukrainai jāizlem par Ukrainas likteņiem. Tas ir normāli, tas ir tā kā mūsu likteņi. Drošības garantijas savulaik Ukrainai deva, kad viņi atteicās no atomieročiem. Mūsdienās, diemžēl, vairs nevar paļauties uz solījumiem, uz vārdiem, īpaši, kad tiekās divi varenākie valdnieki, un viņu vārdi un viņu viedokļi mainās no rīta un vakarā. Tam nevar ticēt, mums ir pašiem jārūpējas par savu drošību.